Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Mateja evaņģēlija 26. nodaļas, kur 27. un 28. pantā mēs lasam. Viņš, tas ir Kristus, paņēmis biķeri, pateicās un deva to viņiem sacīdams, dzeriet visi no tā, tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka šajā zaļās ceturtdienas vakarā mēs atkal esam kopā šai lūkšanas mirklī. Šī diena ir visai Tavai baznīcai un katrai Tavai draudzei ļoti nozīmīgs laiks. Tajā mēs īpaši atceramies, ka pirms doties savā krusta ceļā, īsi pirms savu arestu, Tu domāji nevis par sevi, bet par mums. Tu atstāji mums šo mielastu, lai tas vienmēr būtu par dzīvu liecību un arī dzīvu instrumentu Tavās rokās, caur ko Tu esi klātesošs mūsu vidū un mūsos pašos. Tu devi mums mielastu, kurā mūsu vienīgais uzdevums ir ar paļāvīgu sirdi piedalīties, patiešām ļaut Tev darīt savu darbu pie mums. Nepretoties tam, ko Tu mums saki, pieņemt un uzticēties tam, ko Tu esi mums apsolījis. Un jā, ēst no šīs maizes, dzert no šī biķera, un tā saņemt Tavu miesu un asinis, Tavu dzīvo, patieso, mūžīgo klātbūtni. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka mēs drīkstam to piedzīvot fiziski, bet ka mēs drīkstam arī savā sirdī to atcerēties, to vienmēr pieminēt pat tad, ja mēs šajā brīdī fiziski to nevaram izdarīt. Pieminēt un atcerēties tieši šo Tavas mīlestības, Tavu rūpju izpausmi. Toreiz Tu sapulcināji savus mācekļus. Tu ar viņiem runāji, Tu viņiem daudz ko skaidroji, bet beigās Tu viņus vienkārši paēdināji. Un Tu kalpoji viņiem pie galda. Un tādā veidā uz mūžīgiem laikiem Tu apliecināji, ka visa Tava dzīve, viss Tavs darbs šai pasaulē ir bijis mūsu glābšanai. Ka Tu esi mūs radījis un veidojis nevis, lai mēs pazustu, bet gluži otrādi, lai mēs dzīvotu. Bet, lai mēs varētu dzīvot, lai mēs varētu būt īsti Tavi bērni, arī mums ir jābūt kā traukam, kurā Tu ievieto īsto saturu. Jā, mūsu ķermenis, mūsu dzīve, arī visas mūsu garīgās spējas ir vēl tikai čaula, vēl tikai trauks, kurā var būt klātesošs Tavs gars, Tavs tuvums, Tava mīlestība, Tava patiesība, Tava gaisma. Jā, beigās Tu pats. Un svētais vakarēdienas ir tas mirklis, kad tas tā ļoti uzskatāmi kļūst redzams. Mēs tiekam paēdināti un līdz ar to pārvērsti. Tu nāc šajā pasaulē, lai mūs padarītu par savējiem, lai ienāktu mūsos un mēs kļūtu par daļu no Tava darba, no Tavas valstības. Mīļais Dievs, mēs Tev pateicamies. Mēs pateicamies, ka mums ir līdzdaļa pie šiem noslēpumiem. Pie tā, ka mēs tiešām varam atcerēties, ir īpaši šajā dienā, šajās dienās pirms lieldienām, cik ļoti dārgi mēs esam atpirkti, cik nebūtu nevienkārši ir bijis šis ceļš, lai mūsu sirdis aizsniegtu, lai tās izmainītu, lai mēs varētu saņemt Tavu piedošanu, lai mēs vispār varētu Tevi iepazīt un ieraudzīt tādu, kāds Tu esi. Tie nav tikai vārdi, tas prasīja visu, kas Kristum bija. Visu, ko Tu vien varēji dot, to Tu arī atdevi. Un tas ir Tavas mīlestības apliecinājums. Tā ir Tava mūžīgā slava un mūžīgā godība, kas tāds, kam mēs vienmēr esam pateicīgi un nekad nespējam pienācīgi to izteikt vārdos un izpaust. Tu esi mūs apdāvinājis, Tu esi mūs paēdinājis, Tu esi mūs izglābis. Un šajā vakarā mēs to dzirdam, mēs no jauna tam esam aicināti uzticēties, kā Tu toreiz sacīji, tas viss notiek, lai mūs izglābtu, lai mums sniegtu piedošanu. Un tas nozīmē, ka mēs drīkstam paļauties uz to, ka tieši tas ir tas, kas mums jādara. Jāskatās nevis uz sevi, uz saviem darbiem, vai drīzāk saviem grēkiem, bet jāskatās uz Tevi.
uz vienīgo, kas mums dod fizisku un garīgu dzīvību, kas mūs esi radījis, kas mūs esi atpestījis un kas mūs veido un svēdari cauri visai dzīvei un cauri visai mūžībai. Kungs, arī šajā vakarā mēs aizlūdzam viens par otru, mēs Tev pateicamies par to, ka mums ir šāda iespēja, mēs pateicamies par saviem mīļajiem un tuvajiem, mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu, par šo pasauli, bet ir īpaši arī par Tavu draudzi un Tavu baznīcu. Dod, ka mēs vienmēr varam būt vienoti ar Tevi un vienmēr apvienoties šajā vienā lielajā sajūtā, ka nevis mēs paši, bet Tu esi mūs aicinājis savā mīlestā. Tu esi šī mīlesta saimnieks. Tu mums dod visu vajadzīgo, un mūsu uzdevums ir pašiem to saņemt un arī citiem to dot un arī netraucēt, ja kāds grib Tev tuvoties. Tāpēc, mīļais Dievs, dod mums mieru šai naktī, un tad atkal spēku celties un dzīvot. Un jā, piedzīvot arī lielo piekdienu, pievērst savu uzmanību tam, ko Tu esi mūsu dēļ darījis, lai patiešām to visu izjustu, lai tas stiprinātu mūsu ticību un mūsu iekšējo cilvēku. Mēs visas lietas saņemam no Tevis, un tikai Tu pats vari mūs mācīt un vadīt tagad un vienmēr. Bet pāri visam citam, mēs lūdzam Tevi tā, kā Tavs dēls mums to ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.